Viņa sevi skar, par dzimteni dzīvot vēlēts nav man. Es svešumā dzīvoju ar ilgošanos, vai dzimtenes krastus ieraudzīt būs. Es svešumā dzīvoju ar ilgošanos, vai dzimtenes krastus ieraudzīt būs. Gan svešumā klājas man labi aizvien, bet dzimtenes stāv prātā kā naktī, kā dien, kur zvaigznītes rakstīts man brīvības laiks. Nav aizmirstams man viņas mīļotais glass, kur zvaigznītes rakstīts mans brīvības laiks. Nav aizmirstams man viņas mīļotais glass, kur vēl tā kā dzimtenes uzģīmes ziem, un vežlālās skaistajās puķītes ziem, kur vēl tā kā dzimtenes ozolī šauc, un dzimtenes rautiņš tek putrodams balts, kur vēl tā kā dzimtenes ozolī šauc, un dzimtenes rautiņš tek putrodams balts. Ak, tecēļ saulē, tu dzimteni steidz, un viņai no mani daudz sveicienu steidz, un no skūpstī dziļājas runāmu tu. Glasnosts laikmets ir sācies, un Sibīrijas latviešu likteņgaitas pētīt atbraukušajiem vairs nav jābīstas, ka varas iestādes pielietos pret tiem efektīvus pretlīdzekļus. Tagad glasnosts laikmetā tie ierobežoti ar baumu kultivēšanu par Savienoto Valstu un Zviedrijas izlūkaģentiem, kuru atbraukšana apzinīgākajiem pilsoņiem jādara zināma pa noteiktu telefonu. Un tā Kebežas, jeb latviski sauktās Lielupes, otrajā krastā, Lejas Bulānas teritorijā, esam nokļuvuši latviski runājošā, taču dīvainā, grūti saprotamā, it kā cirreālā pasaulē, kas latviešu valodas dēļ gan liekas tuva, taču laika traumes šķirta no mums jau pirms daudzām paaudzēm. Nemaz nerunājot par šo gadsimtu, jau pagājušā gadsimtā viņi vairs nebija klāt pie tiem notikumiem, kuri veidoja mūsu tautas pašapziņu un to domāšanas veidu, kāds piemīt mums tagad. No cita mūsu planētas areāla viņi ienāca 20. gadsimtā un tumšo spēku triumfa gadus tur dabūja izbaudīt pilnā mērā. Lejas Bulānas dibinātāju luterāņu mācītāju pūles aizkavēja asimilācijas procesus gandrīz par gadsimtu. Ciema pastāvēšana būtu varējusi turpināties ilgi, jo ilgi, bet kas gan miera pilnajā 19. gadsimtā varēja paredzēt, ka ar labām cerībām gaidītais 20. gadsimts būs pasaules vēsturē vēl nepieredzēta genocīda, šausmu un terora gadsimts. Teicu, ka tad bijuši labi laiki. Es jau nebiju pasaulē, es to nezinu, tos labos laikus. Kā mēs es atminu, nekas nebija. Nebija. Nu, kā tā? Ko viņš viss stāvē palikt uzreiz? Negribās atminēt. Negribās pieminēt, jā. Kam bija tās pļauju mašīnas, vai sienkas pļauju, vai maizku pļauju, vai kūlu?
tos likt pa kokiem. Un tik daudz cilvēks, kas bija tie labākie. Jā, Kas bija tie labākie cilvēki. Noņem pēdīgo govīti, palikās tu 5 vai 6 bēniņi. Vīri paņēma projām un ņem ārā un ved projām. Nu, vai tā nebija spīdzināšana, tā cilvēku, vai badāmies no. Arī ved, istabā ved. Glabāja, stutēja dūrs, cietina būtēja ar kokiem. Istabā glabāja gūru. Saronocēja logārā un loga rāmus, ko tiec pret sienu un atstutēja. Un izņēma rāmu un paņēma stutu un attaisīja dūrs un paņēma gūru un aizpār. no kurien te nāca tāda, kā tad valdība tad to visu Kas tad viņiem pasniedz tāds brīvības? Atbrauc ar no kurien tā kā tā cilvēki rādīja teātru šitā. Spēlēs. Ot, un to dienu noņem to krustu, un Rīķānis bija pa komsomolīts, un viņš uzlīd augšā un noņem. Tad maz cilvēku pavisam iegāja tanī baznīcā uz to teātru skatīties. Pirmos gadus jūs atminiet, nemaz negāja vairs. Negāja, ka nolauz to torni, nolauz, noņēma to Tā pulksteni. bija cilvēku vairāk. Raugā to vakar viss kā traki. Jā, Cik jā. briesmīgi. Kā tad, nezinu, briesmīgi šausmīgi parādījās, ka šitā uzlien augšā un ņem nost. Ka neviens nekam prasīja, nekaut ko. Tikai dzirdēja, kad ir uzkāps un neviens tāds droši neatradās, tas Jānis. Vienam runāja, otram, trešam prasīja, neviens, ne. No tas Rīķānis saglasījās un tās uzkāpa no viņu. Lai viņš būtu gudrs, viņš nekad to nebūtu darījis. Nekad, par ko tad, tā jau bija lielāks ciems un vairāk cilvēki te bija, kas dzīvo. Neviens nebija ar mieru un nevienu nevarēja pierunāt. Viņš ko te iztaisīja no sevi. Pulkstenis bija tik liels. Nedzirdēja vaisnieka zvanu neko. Saņēma viss, viņš to neko nezina. Gandrīz katru dienu domā. Un katru to tieši žaulu liku pie žēmas to vajātāju. Nu, vai tu viņš toreiz nevarēja apšālēties, ka šī tik daudz dvēseles nomaitāja bez vainas, bez vainas. Zināju, ko nenādu. Man 5 brāļi saņēma. Ienāca, saņēma un dziesmu grāmatu paņēma. Biedīts paņēma vēstules, kas man bijis, viņš visu glabāja tās vēstules. Viss tās paņēma. Un viņš nakt aizved un nezināja, uz kurien un kā. Nu, neviens jau ne. Tā ir tagad nekur nezinu, ka viņi. Jūs Un bez to tēva, liekat bez uz mātes rīta. augām. Viss, ko rāda pa tiem televizoru. Jā, Kāpēc viņiem nemaz nekad? Kas tev to rādīs? Suni jau bez vainas nenomaitān, ka viņš nekādu ļaunu nav darījis. Un šitik milzums daudz cilvēku ņēma un nomaitāja. Nu, mūsu ķirks atnāca Krastiņa Indriķis. Man Blanka viņa otrais, viņš tik otrais, viņš savsot atsēdēja, Jā. un tik ārā, un otrais viņš tā bija silpnē. Tā nekā nestāstīja, kā gājis. Nē. Viņa vēl tagad nestāst, neviens neko. Nesaka neviens neko. To Mārtiņu aizvedš pie viņas. Nu, viņš gadu 3 mēnešus nosēdēja, viņš tika vaļā. Viņa atvēl. Un viņa iedājas viņam bārītas solis. Un tā viņš tūlās nomiet. Ēdis nebija gadu 3 mēneši. Viņš esot taisni bijis kā ulunā. Es atkas Andersen Ješka. Viss esot nodējis. Un tā viņš teica, vai te vēl kāds ir? Nē, viņš teica, tagad vairāk nav. Nu, es sajūdzu, viņš teica, ērzeli. Viņš tagad aizgājis un sajūdzu to ērzeli. Un nu, piebraucot, ērzels gatavs. Nu, tagad sataisīs pats. Sēdēs iekšā tagad pats. Sēdēs iekšā un aiziet. Neviens jau nepalika no lieliem cilvēkiem. Visu tādu augošu puikas. No, kas Varbūt kā 15 gadiņi vai 16 Nu, cik gadu pagāja, tur palika. sākās karš, šitos puikas viss paņēma. ka saņēma tos skolotājus 37. gadā. Tā sākās Krievu skolu. Mums jau tikai vispār latviešu mēs mācījām, tikai par nedēļu bija 2 stundas Krievu valodu, to tur mūs mācīja. Bet ne tā kā tagad ir viss pa krieviski. Viss pa krieviski. Kad es mācījos, mums bija divas 5. klases, un katrā klasē bija pa 35 skolnieki. Tagad jau pavisam. Neviena tā latviešu grāmatu vairs skolā nebija.
Po 37. dedzināja, es 39. iestājos skolā strādāt. Nevienu latviešu grāmatāju, viss bija krievs un krievu skolotāji jau. Mēs vairs par savu valodu ne kaut ko, ne mūsu bērni. Ar laiku pārvērtīsies, visam būs pa Krieviju. Vecie nomirs, tie jaunie vairs nebūs, kas ar ko runāt, un viņi tā paliks pa Krieviju. Sakrievojušies pa daudzi. Šāp sirdētais. Bērnu dārzā krieviski sāk runāt jau, jā? Nu, tagad pa krieviski. Redz to māti krievu, to tēs krievs. Nu, Tu pa krieviski runā. es jau nevarēju mācīt pa latviski. Kādus vārdus ielikāt? Ilgi vēl. Šī galā visi bērni laikam latviski runā. Mūsā galā runā viss. Un mūsā galā ir latvieši viss dzīvo. Cik tā bērni iznāk, ja tā saskaita jūs galā? Vaļai 3, man 3, Vilmaņai 3, Išīlimai 3, 4. būs. Tas ir jau 13. Un pa 4 mājām tik. Genocīda 50. gada dienā šis nu ir vienīgais no vairāk nekā 350 Padomju Savienības latviešu ciemiem, kurš vēl saglabājies tik latvisks. Infernālie spēki viscaur izpostīdami garīgo kultūru šeit tomēr nespēja tik galā ar tās saknēm. Ziemassvētks un arī Lieldienas, vasaras svētks un tos vecos svētks, tas ir sveiks. Tad arī mums baznīca te nav, mēs ietam te kapos. Un tur dievāts tur, jā, tā kā jau agrāk baznīca. Mācītājs arī kāds te? Mums, Mēs tik klausamies kā viņi, un tavot daudz maz aizietam uz kapiem, tad padzied tur, tur nolasa vārdus priekšā, tad mēs arī padziedam. Es jau lasu un dziedu, un bērniņus nokrustīt, to es padaru. Kristīt bērniņus vēl šeit. Šodien nokristījām, tā Kristīna divus un es vienu. Tagad lūkšana. Ir Dievu tā tēva, tā dēla un tā svētā vārdā. Āmen. Un redz, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Kas tic un to kristīs, tas apsvērt. Bērniņam jāliek pie pieļas, pie pieļītes un pie krūtiņām krusts. Ņemies to krustu zīmi pie tavas pieras un pie tavām krūtēm. Par zīmi, kā tas krustās izteiks Kristus, par tevi ir ciets un mīļš. Apliecinosim savu svēto kristīgo ticību, uz ko mēs visi esam kristīti un arī šo bērniņu gribam kristīt. Mēs ticam uz Dievu to tēvu, visvaldītāju, debesu un zemes radību. Vai tad nu gribēt kristīgie kūmuši, kā šis bērniņš uz šo svēto ticību top kristīts, kā viņš top uzaudzināts un uzturēts šai kristīgā ticībā, kā evaņģelim Luteras draudze to apliecina, tad atbildiet satīdami jā. Nu tad kūmiem jāteic jā. Nu tad kristīšim šo bērniņu uz mūsu kungu Jēzus Kristus apsolīšanu un mācīšanu. 3 reizes ūdenīti jāuzliek uz galvu un vārdiņš jāpieņem bērniņam. Un tad, kad to padara, tad, lai Dievu lūdzam, mūsu Tēvs debesīs, svētīt lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstību. Ciņu Paulīna, kas savām rokām kristījusi simtiem bulāniešu, pierakstījusi arī Lejas Bulānas dziesmu folkloras lielāko daļu. Es jau vēl aizspēru zvanīt tās dosvēnas un rakstīt tās ziņas. Es pērno paus arī jau nevarēju un šo paus pavisam. Man tad ir liela grāmata sarakstīt. Līgo, izvisaužu valodiņas līgo, ļaudis mani tā skaloja līgo, līgo, kādu bļainu kāja autu līgo, līgo, kādu bļainu kāja autu līgo, māte mani tā glabāja līgo, līgo, kā zilāja zirņa ziedu līgo, līgo, kā zilāja zirņa ziedu līgo.
Savari Jāņu māte līgā, līgā, liku ziedu vainagdziņu līgā, līgā, likšu ziedu vainagdziņu līgā. Lai viņai labas goves līgā, līgā, ziedainami kājiņami līgā, līgā, ziedainami kājiņami līgā. Es savam Jāņu tēvam līgā, līgā, likšu zolu vainagdziņu līgā, līgā, likšu zolu vainagdziņu līgā. Lai viņā nekumeliņi līgā, līgā, resti stipri kā ozoli līgā, līgā, resti stipri kā ozoli līgā. Kas gulēja Jāņu naktī līgā, līgā, tas par velti negulēja līgā, līgā, tas par velti negulēja līgā. Kam nav krepus mugurā. Citu gadu šādu laiku līgā, līgā, Jānis visiem zābakiem ir līgā, līgā, Jānis visiem zābakiem ir līgā. Visiem vārti apuškoti līgā, līgā, iša almai nepuškoti. Vainieks piņā. Ozoliem ir. Mums jau te nav ozola. Nē, mums nav jau bērs, no tiem puķis, kaut kāds ir iestādīts ziedus. Savas ziedas, kas aiziet kalnā pa savās, tos vainieks no visādi, jo gan Jāņiem saliek galvā, gan paši noliekās krustām šķērsām. Kā dzēn mājās. Vot kādreiz bija, agrāk bija īpaši tādīs mājās, kur jau bija Jānis, tiem bija visi apžovējumi uzlikts uz kakla visu vainaks. Nāc jau mājās, zin, kad tos ir uzpucējis. Tagad vairs tas nav. Agrāk es atminu, kad bija Jāņa dienā vakarā nāca gulus mājās, visām bija kroļi vainīgi uz kaklu drīņus, kam uz ragiem uztaisīts, kam uz kaklu. Krieviem neatlaiž svētīt, viņiem neatzīst, viņiem tikai Ivanu Kupālu nosautās, viņi grejoties ar ūdeni. No mēs jau kurnājam uguņus uz ielām. Un tad iet par ielām, līgo, dzied. Un svētīt jau svēt Jāņus. Un dažreiz gribētu viņu laikam mums aizviet viņus, bet tu kā tas nevar. Lai tur vai kāds darbs, mēs braši nost un to dienu nosvinēt. Sabraucot no latviešu, tur izbraukājuši, ot Jāņu vakar, katru reizi mums atbrauc uz Bulānu. Es dzīvoju Krīvos, dušu man reku, uz dzimteni man dzimteni reku te, es nesaku, ka man dzimteni Latvija ir, man dzimteni man Bulāna ir. Man uz šeit vēl. Ir tik smuki Jāņi, un sabrauc bija tik daudz no visiem, no tiem mārciem ir, katrs jau dzīvo sabrauc bija. Un tā vēl otrā dienā pa dienu gāja Rīgodam pa dienu, visu saustīšās tās vecākās sievas, kas jau ir. Un gāja Rīgodams, kur jau Jāņi ir, Jāņi pie Jāņa mātēm klāt prasa sieru un alus. Tās jau cienā. Tās jau nes ārā sieras un dzeramos, kas jau kurai ir sagatavots. Tā uz cienā, tad iet atkal tālāk par ielu. Likās, kā tā dzīvāk ir cilvēki pilnas ielas ir un tad tā aizbrauc prom, tās paliek tukša kaut. Lai arī kur vēlāk nenokļūtu šeit uzaugušie, bērnībā gūtie Bulānas Jāņu iespaidi tiem paliek neaizmirstami visā viņu tālākajā dzīvē. Bet no jau 130 gadus šīs citu skatījumā dīvainās izdarības tiek vērotas no administratīvās pakļautības centriem. Rajona centrs šeit ir Karatūze, bet 20 km attālo ciema padomes centru sauc Motorska.
Kāds no turienes tā saucamās inteliģences viedokļiem. Tā viņa nav to teica. Tā viņa teica čuhļā. Un čuhonski učiš razgovarivать sāk. Tā ir motorsks ārste. Jā, motorsks, jā. Viņa teica, pēc kam jūs mācat viņu? Mācat pa krievisk. Lai viņš nesaprot pa latvisk. Pēc kam vajag mācīt pa latvisk? Viņš nemācījis krievos, viņš nemācījis pa krievisk. Es saku, mācījis. Par ko viņš nemācījis, viņš iemācīsies. Rotaļ bija un viss, kas bija. Tagad tas viens pats šitais te ir un vairāk nekas nav. Nekas nav, latviešu. Tagad vairāk, ko tad vairs tā nesveic. Agrāk jau gāja par ielām līdz dienu saulīt nāca augšā, tad nolikās bišķi pagulēja un iet atkal un līgo. Kur salasījās pulciņos. Tagad jau tie jaunie, viņi līgot vairs nemāk. Viņi aiziet klubā, tad tur visu vakar nodanco un noklubo un nāk uz mājām. Mēs jau gājām kādreiz par ugunškuriem, izlīgojāmies par ielām. Un tie jaunie... Viss aplīgojām un izlīgojām. Tie jaunie nededzina uguņus, nededzina? Kā tam dedzināt? Viņi dedzina tos uguņus. Neko viņi viņi līgo, ne kaut ko. Tagad tās kaut beigsies Jāņi, te jau mās, kas paliksies, kas jaunie ir. Jārumkaus kā Baltaru, kā tie motori sauli. Un visi sauli latvieši, visi no Bulāna aizbrauc. Tur daudz maz varēja dzīvot, viņiem jau vai te nav ko darīt. Tur jau bērni. Man tai pašlaik ir 9 kā mazbērni. Viņi neviens pats te nedzīvo. Viss ir prom. Tikai ka skola beidzās, tad viņi atbrauc pa vasaru. Arī vairs nerunā latviski, ja? Nerunā, jā, šitie visi pa krieviski. Man bērni tad ir latvieši. Tas vīrs ir meitei latvieši. Bērni visi pa krieviski runā. Skolā viņas māca tur, un viņi tā ir iesākuši. Un viņi atbrauc šitie pie manis un ar pa krieviski tā runā. Pa latviski pavisam laužās tā. Neizteiks visu tos vārdi, kā vajadzīgs būt ir. Vēl 25 gadu apakļumot, tad jār vēl bija. Par ielām nebija. Tagad arī vajag jau cilvēku vienam mazāk un mazāk un mazāk. Ko jauns darīs, te strādā? Viņam nav ko darīt, tikai ferma, kur strādā, lopi, pie lopiem, tad tur viņš vār pa skotņiku tur un ko tā jau, ko viņš te darīs vairāk? Maizes sēja, tad rudenī tik darbs ir. Siena kaut ko, te zem pastīs kā, te mums būtu brīvu stāvu. Mums būtu ritīgs vadītājs, kas vada. Mums jau visu to lauks varēja apstrādāt. Tepat arī lejā, te arī viss tas stāv bez neko. Kāda plača stāv tukši. Ka būtu kas vada. Viņus jau varētu apstrādāt vai kādas augļas. Viņam jau nav cilvēku. Viņam nav vairs cilvēki. Cilvēki visi ir izbraukuši, viņam nav vai ko darīt. Paškur, un vēl līdz šim brauc prom. Kas tik vēl? Kā jau biškiņā redz, jaunie tie visi brauc projām. Tie večot arī paliekās, un tā būtu mēs te sitamies un mokamies. Vajadzēja vienu vagonu, vienu vilcienu atsūtīt, un mūs tas latvieši aizvest tur, vai mēs te nemaldamies tādā Krievu stūrē. Kāpēc bulānieši paši vēl nav atgriezušies savā tēvu zemē? Vairs taču nepastāv aizliegums tā darīt. Pastāv cits šķērslis. Viņiem mūsu tautas atmodas laikmetam cauri negājušiem, citu vērtību vidē uzaugušiem, kaut latviski runājošiem, tomēr mūsdienu Eiropas kultūras areāla neietekmētiem, bez iejūtīga atbalsta ir grūti pie mums aklimatizēties. Piesārņotās latviešu valodas un daudzu mūsdienu kultūras parādību neizprašanas dēļ Latvijā viņi lielākoties sastop vēsu un pat nicinošu attieksmi un neiejūtīgumu, jo mēs par viņiem zinām nevairāk, kā viņi par mums. Uz lejas Bulānu aizvestā Rīgas kinostudijas filma Latvija manas mājas pulcināja pilnu zāli. Pēc noskatīšanās tika uzdots jautājums, ko jūs zināt par Latviju un kā sapratāt šo filmu? Mēs viņu labšā nezinām. Mēs viņu nezinām. Man liekas, uzprast viņiem visiem tik tāpat kā... Es tur neko nesapratu. Mums ir tā krievu valoda tik maisās. Mēs gandrīz, ka tā krievu valodu labāk saprotam kā latvieši. Krievu vārdi ir no pusvārdu, a latviešu vārds jāklausās ir viss. Pie tam viņi vajag kā tad sakomplektēt, lai var saprast visu to teikumu. Kā jūs, kā tur dzīvojat, te jūs to visu tā labi saproti. Mēs jau, un mēs varam tā labi saprast. Latviešu un valoda.
kurš jau tā skaidrāk runā pa mūsam, to jau tīta labi saprota, kas jau, kā tas savādāk, viss nosaukums ir. To jau nevaram izprast. Nu, labi to, ka jau. Labi tas pats, paldies par to pašu. Kaut kas mums būtu bijis bišķītiņ latviski. Redz, vai pa televizoru kaut ko tam mēs skatītamies, vai radio peredačs būtu bijis kaut kāds, tad latviešu valoda, tad šovakar skatīsimies Jūrmalu. Vot skatāmies ar interesi, nu tur jau visi krievu valodā pārvests, tur jau nekas nav. Ja atsūtīt jums kādu filmetrāžas filmu latviešu valodā? Visbūvā laikam jūs uz to kino tad, ja būs latviešu. Un ne pa vienu, pa kādu 5-6 reizes rādīs to kino. Latviešu filmas uz šejieni nesūta nevienu. Dažā mājā kaut kur karājies kāds no Latvijas atsūtīts vimpelis. Pirms 11 gadiem atsūtītās latviskās iestāžu izkārnes no kluba un bibliotekas durvīm sen jau nozudušas. Pāris reizes nejauši ieklīdušas kādas Latvijas turistu grupas, kas ir notikums, par kuru pēc tam ciemā runā gadiem ilgi. Un tas arī ir viss, ko no mūsdienu Latvijas kultūras bagātībām saņēmuši šie mūsu mazākie brāļi. Un vai tauta tos pamestama likteņa varā pati nepelnās šādu likteni? Tuvojas 21. gadsimts, un milzīgajos Sibīrijas plašumos stāv pagaidām vēl latvisks ciems, kurā Ciņa Paulīna un dažas citas tīrā latviešu valodā runājošas sievas ar savām trūcīgajām iespējām vēl aizkavē šīs latviešu saliņas nogrimšanu. Mūsu slēdz debesīs, svētīts vai top tavs vārds, lai nāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no tā jauna, jo tev pieder tā valstība, tas spēks un tas gods, mūžīgi mūžam. Āmen. Un tas kungs vai tev pasargā, tavu ieiešanu un iziešanu no šī laika mūžīgi.